Mēs esam Mārpslas ģimnāzijas podkastā. Šī ir mūsu 5. epizode, un mūsu ciemiņš šajā dienā ir mūsu iepriekšējais skolas direktors Jānis Lakstkalns. Jā, tieši tā. Sveiki! Sveiki. Vai jūs varētu iepazīstināt mūsu klausītājus ar sevi un pastāstīt, kāds cilvēks jūs esat un kas jūs vispār esat pa tipiņu šeit? Par to tipiņu es varētu pateikt. Kas es par cilvēku esmu, to noteikti var pateikt citi, vai ne? Pašam jau baigi grūti to pateikt. Man e-pastā rakstīts Māripa Jānis. Ja? Tad būtībā saistība Māripa un Jānis kaut kā iet kopā. Un, ja pieliek klāt to uzvārdu Lakstkalns, tad Jānis Lakstkalns, protams, vai ne? Ja runājam, Jānis un Māripa vēlreiz, tad esmu šeit dzimis, audzis, nekur neesmu mētājies. Jā, baigi nemoderni, tas vispār godīgi sakot. Jā. Visu laiku vienā vietā nodzīvojis, gājis vienā skolā, pēc tam tur mazliet izklēdējies ārpus skolas un atkal atgriezies. Jā. Tad atkal esmu atnācis. Pēc cik mēnešiem iznāk tā, tas bija 15. jūlijas, un tagad kas mums ir? Klausies, cik tad 5 vai 6 mēneši, jā? Ir, jau labs laiciņš. Šeit tad es ienācu skolā arī pastīties, bet tā, kā saka, nav viegli, bet ir interesanti. Un laika nav joprojām. Jā. Labi, tad ķersimies pie jautājuma sadaļas. Man būtu jautājums, kā jūs no trenera darba vispār nonācāt pie direktora amata? Mēs zinām to, ka jūs esat ļoti ilgi bijis mūsu skolas direktors. Paudzes ir nomainījušās ļoti daudzas. Un mēs vēlējāmies noskaidrot, kā vispār šis viss sākās. Kā jūs nonācāt šajā pozīcijā? Te ir tādi jēdzieni, kas tajā laikā galīgi neeksistēja. Šī skola, es esmu viņā mācījies tos 11 vai 12 gadus. Es pat vairs nezinu. Jūs šeit mācījāties? Es šeit mācījos no pirmās klases. Wow! 1965. gadā es ienācu iekšā par tām durvīm, kuras vairs sen nav. Bet, ja mēs skatāmies tajā koridoriņā, kas tur ir, un kur tas pirmais rāmītis, kur stāv tāds opīts ar mētnīti, tā ir tā vieta, kur bija durvis, pa kurām es ienācu iekšā, vai ne? Un tā kā es šeit nomācījos, tad tika uzbūvēta jaunā skola. Tā bija kāda 7. klase, man liekas. Tad pienāca tā, tas, ko mēs tagad saucam par zigzagu, vai ne? Un sporta zāle, un tur, kur skapīši, tur vēl bija kino zāle. Tas viss ir mainījies. Beidzot, tad, protams, studijas. Tad, tā kā es biju diezgan aktīvs tāds sportists, vai ne? Tad es uzreiz domāju, vēl jāsporto, nav kur tur vēl darbu, ko skriet, vai ne? Bet tad ja tu negāji strādāt, tad tev bija iet armijā. Tad es nokļuvu sporta rotā, bet vienu mēnesi es esmu izbaudījis, kas ir īsta armija, un tā kā man ir savs priekšstats par to visu. Pēc armijas un pēc augstskolas beigšanas, biju treneris, un tad, lai tu to grupiņu savāktu, kaut kur jau bija jābāzējās, un kaut kas bija jārod, un tā atnācu šo skolu, un tad gāju iekšā sporta stundā, skatījos, kurš tad rēt, kam kāds garāks kājas, vai kas un kā. Tā pagāja tas 1 gads, un tad, protams, pusslodzīte skolotājs, pēc tam jau pilnas slodzes skolotājs, pēc tam, kā saka Jāni, bija tā, ka tur iepriekšējais direktors tā kā arī jau domāja par došanos kaut ko citu darīt, ja tā drīkst teikt, vai ne? Un teica, mēs tā kā tevi gribam gatavot par to direktoru, un tevi jākļūst par direktoru vietnieku. Parasti saka mācību pārziņas, tagad laikam tā nesaka vairāk, tas nosaukums tāds gudrāks ir. Es saku, negribu to visu, nevajag. Labi, Jānis apzinīgs, kārtīgs, viņš to darīs, stundas sargus taisījām, tā kā tagad Gundega tur kompītī tur aiziet, un tad arī visādi sanāk, tad tie cilvēki, mēs bijām 3 reizes mazāk, vai pat 4 reizes mazāk šeit. Bija kādi 470 tajā laikā, stundas sarakstīņš un viss tādas lietas, un vēl kaut ko darījām, un tad saka, Jāni, tev jābūt par direktoru. Negribu es par viņu būt, negribu. Jābūt tu te vietējais, kas, labi, kādu gadiņu, 1 vai 2, 3, Jo iepriekšējā direktora pirms manis, tā bija Alma Liepa, vai ne?
Tad, kad es atnācu skolu, viņi vēl viņi vairs nebija. Viņa bija 28 gadus bijusi direktors, bet šausmas. Tad sanāk, viņa bija arī jums, tad, Viņa bija mana direktore, un tā, kad es atnācu skolu, viņa vairs direktora nebija. Viņa mazliet vēsturi mācīja, un tie gadi arī bija mazliet vairāk, vai ne? Jā. Un tā es vienkārši... Nebija dīvaini atgriezties skolā, ka jūs šeit esat jau no līdz 12. klasē mācījies. Jā, bija dīvaini, ka es kļuvu direktors saviem skolotājiem, jā. Bet, nezinu, tur jājautā viņiem, kā viņi to tvēra, jo no tiem skolotājiem, diemžēl, vairs reāli šeit skolā pilnīgi nav neviena, bet pēdējie, teiksim, izteikti dzīvie. Te padās blakus ir matemātiķi, skolotāji Bēziķi, ja tādas mēs nezinām tādas. Nezinu, viņi te pat dzīvo un cerams, ka uz savutojumu, redzēs, kā būs. Tad ir sākums skolas skolotāji Katišs, tajā laikā bija. Tur, kur tagad ir Lietvedīts, tur bija gan biblioteka, gan tajā laikā, tagad ir parlamenta telpa, tad bija pioneristaba, vai ne? Tā tas ir, un tā, es te... uz kādu gadiņu pakavēties kā direktors, es esmu te aizkavējies, nezinu, nemoderni ilgi. Jā. Kā jūs atskatāties šodien uz savu darbu kā direktoram? Vai būtu, nezinu, vai tad, kad ja būtu iespēja attiet laikam apakaļ, tad vai jūs kaut ko mainītu? Un, jā. Vai mainītu, reizēm cits saka, nē, es neko nemainītu, es to pašu darītu, jā. Iespējams, ka varbūt cilvēciski, es domāju, es neko nemainītu, to, kas ir bijis. Varbūt pie tā, kaut vai šajā telpā būtu siltāk, ja? es te varēju tomēr izdarīt, kas nav izdarīts, vai ne? Tas varētu būt, teiksim, ir tās lietas, kur tu zini, tie nepadarītie darbi, kādi ir bijuši, kur dažādu iemeslu dēļ nav izdarīti, jo es, pēc tās savas dabas, neesmu tāds, kas... iet ar skaļiem bļāvieniem uzbrukumā visiem, es to mēģinu kaut kā izdarīt tā. Klusi, un tas klusums nevienmēr iedod maksimālo rezultātu, Šur tur viņš iedod noteikti, bet varbūt, lai izsistu kaut ko vairāk un izdarītu un nenogulētu, tad tur vajag tā. Bet, ko lai saka, tā kā ir, tā ir. Jā, un neko mainīt nevar. Tur es neko mainīt nevaru. Tā nāca apakaļ un davai taisa vaļā un siltini. Tā ir. Un mēs gribējām pajautāt, vai jums varbūt ir kaut kādi kuriozi, ko jūs atceraties ne jums, bet tā kā tieši, ko jūs esat piedzīvojuši kā direktors, piemēram, skolēni tur savāra kādas nepatikšanas, vai ir kaut kas tāds palicis atmiņā, kas no skolas šiem visiem gadiem ir tāds? Zin kā, kaut kā tie skolnieki man tur baigi āzējuši nav. Bija viens cits skolotājs, kurām es zinu, ka viņam bija mašīna, un tad, lai viņš nekur nevarētu aizbraukt, viņam tā mašīna uzlika uz kluciešiem. Viņš iekā piešā grib braukt, un mašīnas priekš neiet, jo ir gaisā, vai ne? Esot bijis līdzīgi arī it kā ar manu mašīnu. Es kaut ko šito visu neatceros tādā veidā, ka tas tā varētu būt bijis, bet skolnieks satiekoties saka, vai tu atceries, tie ir tie skolnieki, kuriem tagad jau ir 50, vai ne? Jā. Tas ir bijis te vecajā parkā, bet vai tas tā ir bijis, es tā kā es zinu, ka varbūt cits ir kurios, bet kādreiz, tagad mums, teiksim, tā Ziemassvētku balva tāda zolīde, bet tad tās balvas kaut kā bija, daudz vairāk, un tā publika nāca iekšā, nāca Rīga, un tad tur nāca visi tur tā, gan izvai kauties, vai ne? Un tad es zinu, ka bija mums viens skolnieks, vai ne, kurš arī bija baigi sadropējies, vai ne, un es ceru, ka viņam lūdzu iet ārā, un viņš teica, vai tu gribi dabūt pa bieti, vai ne. Tas tā likās tā, bet mēs esam satikušies, un baigi forši to visu atceramies, vai ne. Jā. Bet tā kā man pašai šī brīdī, tas blociņš, kā saka, nevēl kā ārā tos īpašos failus, kuros būtu ierakstīts, tas bija baigi jocīgi, vai ne. Jā. Varbūt par šodienu vienkārši, patās es pirms brīža biju Mārpas kapos pie Roberta Mūrnieka, pirmā barikāžu upuri, tas bija 3-5 gadu atpakaļ, atceros šeit pa Kantoru ielu gāja tā garā kolona, vai ne?
Un tas bija barikāžu laiks, kad arī skolnieki, tas bija taisnība, ka mums ir konteineri, jā, es tur esmu, un tagad kādi 3-4 skolnieki tā bailīgi dodās projām. Es saku, jūs uz kurien vēl stundas ir? Mēs ejam uz barikādēm, vai ne? Un tas tā sakrita, un man šitas te teksts, un tie arī tādi cienījami cilvēki, kas toreiz bija, bet viņi ejam, un es domāju tā direktori, viņi ies, tur ir bīstami, vai tev viņus laist, un teikt, nē, ejiet, jā, tā brīdī nečaļi, tikai prātīgi, bet ejiet, vai ne? Tie tādi nopietnie gājieni, bet tie paliek atmiņā kaut kā reizēm pat vairāk. Jā, jūs teicāt, ka jūs ļoti atbalstat Latviju vispār kā tādu, jūs arī pieminējāt tikko barikādes laiku un to, vai jums ir kāda nozīme, kāpēc, piemēram, jūs katru gadu braucat uz kapiem, es zinu, kur mēs dziedam koris mums no skolas koncertu. Vai tā ir jūsu iniciatīva tur braukt, vai ko jums tas nozīmē vispār patriotisms? Tu esi šeit, jā, un es nebraucu kaut kur citur. Acīm redzot, Dievs ir nolicis man šajā vietā, lai es šajā vietā, kaut kādas aktivitātes veikt, jo varbūt vēl senāks notikums ir no 89. gada. Es katru gadu esmu bijis Tīreļpurvā, vai ne? Un 89. gadā tas bija pirmā reize, kad mēs ar karogiem, Latvijas karogu rokā, noskrējām tagad, no skolas ārā uz Ulmaņa gatvi, tad pa Jūrmalas šosei līdz Piņķiem un tālāk uz turieni, tagad tas pašreiz nav iespējams. Kāpēc tas man tā ir? Es nezinu, nevaru pateikt. Vienkārši tas tā ir. Tas vienkārši tā ir. Varbūt arī tā armijas pieredze, ko jūs stāstījāt. Armija, tā ir cita armija un cita pieredze, bet es domāju, šeit apkārt ir bijuši cilvēki un varbūt ir, ir jau tā sniega bumba un nezinu, kurā brīdī to sniega bumbu pataisa vēl lielāku, bet nezinu. Tā man Dievs bija atsūtījis šeit to izdarīt. Jā, ok. Mēs tad iesim tālāk pie mūsu citas sadaļas, un es vēlējos pajautāt, kā pārēj no aktīvas skolas vadības uz citām sabiedriskām lomām ir mainījis jūsu ikdienu? Jā, šeit ir domāts aktivitātes, kuras tad vēl kaut kas, labi. Ja runājam par domu, laikam šis jēdziens. Ir jau tā baigi tā atcerēties, 1986. gads, es esmu vasaras vidus, kaut kāds tur jūlijas skatu, es kļūstu par direktori, vai ne? Protams, tajā pašā gadā, tajā laikā ir šīs te tautas deputātu vēlēšanas, kā tagad saka, šie deputāti, un tā parasti, ko tad tur lika? Direktori un tādi brigadieri un tā tur labākās slaucējs vai traktoristi. Vienkārši saraksts ir viens, tad vienkārši tauta aiziet, nobalso un viss ievēl. Un tā kā direktors es biju, es atceros vēl ar Mārvas pamatskolas direktoru, tā bija otra skola, jo Janvārpē šī skola vairs tur nebija, viņa jau tādā laikā vairs nebija, kur ir Švarcnieku mūžiņā. Tad mēs ar Binderu, ar bijušo matemātikas arī skolotāju un direktoru, tad mēs kļuvām arī par deputātiem. Un kā lai pasaka, tā tas ir bijis, nezinu, bez pārtraukuma akals šausmas līdz šodienai. Acīm redzot, ja viss ir normāli un kaut kas neaiziet pa pieskari galīgi, kā saka, nesavāru ziepes un man neiesēdina, tad vēl ir tur 3 gadi, kā saka, jo tas deputāta laiks, kas ir jāpavada. Kā to savienot vai nesavienot, tas tā kaut kā reizēm organiski savijās kopā, jo nekad man mērķis nav bijis tur būt, bet saka, Jāni, nāc. Kaut kā sakrita. Tas tā sakrīt. Ja tad tev ievēlēja automātiski bez nekā, tad ar katru gadu šīs ievēlēšanas kļuva interesantākas vai dinamiskākas vai ne un neprognozējamākas, un tie darbi arī, ja tad tu aizgāji, nezinu, tur vienkārši, es gribu teikt, atsēdēt, tad tagad tu tur svīsti, vai ne? Tā kā viss ir daudz savādāk, un mēs vairs nelēmjam, kuram dot tur zāles izrakstīt kādas, vai ne. Tagad tie jēdzieni ir daudz globālāki par daudz lielākām un strateģiskām lietām. Vai jums nav dīvaini tā nomainīt vispār savu ikdienu kā tādu, ja jūs bijāt direktors, jums bija jābūt katru rītu skolā un tagad ir pilnīgi cita rutīna, vai ne? Jūs esat tagad ārā no sistēmas, teiksim tā. Jā, sistēma.
es esmu ārā, varbūt no tā, kas ir skola. Man, godīgi sakot, brīžiem tā ir, tā pašam ienākt ir diezgan pagrūti. Tā kā šodien man te aicina, labi, esmu, ir forši satikties, vai ne? Un tas viss ir jauki, ja. Rutīna, nezinu, laika nav, kā es teicu, jau joprojām, vai ne? Visu laiku ir ko darīt. Tā kā, vairāk ir tas, kad varbūt ir bišķi tās sajūtas, varbūt to, ko tu neesi izdarījis, ko vajadzēja izdarīt, vai ne? Bet nekas dzīve nestāv uz vietas. Jā, ka arī kaut kāds nostalģijas vilnis nostalģijas, jā. Cik tai pusgads ir pagājis. Jo tu esi kaut kur iekšā dinamikā, te man tie 5 mazbērni, kas kaut kur te pa skolu šito te grozās. 4 grozās, 5 vēl nenāk. Jā, tam vēl 2 gadi jāpagaida. Bet, tā kā es jau šeit parādos kaut kur te viņas savākt, vai ne, bet iekšā es tā kā baigi neuzprasos, jo, nav tik vienkārši. Jā. Ar ko jūs tagad nodarbojaties, kad jūs aizgājat no direktora amata? Labi, mēs zinām, ka jūs domē esat, vai ne, ārpus domē. Bet vai ir kaut kas, nezinu, cits, ar ko jūs nodarbojaties? Godīgi sakot, es jau teicu, kur tas laiks paliek, es nezinu. Tā, kad tu biji skolā, man liekas, tu varēji izdarīt vairāk. Tagad neesot, tu tomēr tik daudz neizdari. Es kaut ko mājā vairāk varbūt izdaru. Vismaz dārzā, vai ne? Es laikā rudenī uzroku zemi, vai ne? Un novācu tomātus dobas, vai ne? Un atkal jau sagatavoju zemi. To es izdaru, vai ne? Bet tas laiks paiet baigāt. Es pat nezinu, kur viņš paliek. Tā kā, laikam tā skolas dzīve, viņa kaut kā tev disciplinē. Es tagad guļu 2 stundas ilgāk, jā. Es līdz 5 nedomāju, jau nesarunājos nevienu, vai ne, un jau mierīgi varu atslēgties. No tā var atslēgties. Tagad varbūt bišķiņ tā budžeta pieņemšana, tad tev tur tā kā jāspringst, jo ir daudz, dažādi jautājumi, neviennozīmīgi, vai ne, kuros ir jāatrod tas saucamais zelta vidusceļš, ja tā drīkst teikt, bet, kaut viņš mums izdotos. Jā. Bet tā kā jūs burtiski jūsu tagad darbs, teiksim tā, ir domē, vai ne? Jā, tā var teikt, tad viņš ir vairāk, tad viņš ir mazāk. Ja tu esi aktīvais deputāts, tu vari katru dienu. Es esmu, es domāju, noteikti es varētu būt aktīvāks, jā. Bet es esmu, tad, kad bija tā kā direktors un jābūt arī tur, tev vienkārši laiks neļauj būt abās vietās, un tad, kaut kas bija jāziedo, un es tad vairāk varbūt tomēr reizēm paliku vairāk skolā nekā biju tur. Tur es piedalījos tad, kad nekā citādāk nevarēju. Tagad es varu tur būt vairāk un vairāk būt klāt pie dažādiem jautājumiem un viņos iesaistīties. Protams, visi atkarīgs no mana tā te gribas, ko es gribu panākt vai ko es gribu dot citiem. Vai ne? Jā, vai tagad ieslēdzies vairāk tāds lielāks slinkums? Gribētu teikt, ka jā, varbūt ir. Šodien man baigi forši. Skaidrs, man jābūt šitēnijā, man jābūt 12 turī, pirms tam man bija vēl kaut kas jāizdara, un tagad arī tu lieta pēc šitā brīža es braukšu mācīties taisīt forši slēpes distanci, jā. Wow. Es tur smērēju, bet lāgā nekas nesanāk tur tā kā. Un tad arī viens skolnieks teica, kuram es nejauši uzdūros virsū, jā, un arī jau vesela vēsture tur veidojās. Es tur pēc šī pasākuma došos uz Fana veikalu mācīties tā profesionāls slēpes uztaisīt. Wow! Varbūt tad jums ir kaut kādi mērķi, ko jūs vēlaties sasniegt turpmākajos gados? Ja jums ir, piemēram, jūs teicāt slēpes vai kaut ko, varbūt jūs, nezinu, gribat apgūt kaut ko jaunu, vai ir, es nezinu, kaut ko... Vienmēr ir kaut kādas lietas ir bijušas, vai ne? Tūlīt es braukšu uz kalniem slēpot, vai ne? Jā. Austrija 7 dienas bats nodosim tur. Tāpēc tās ir kalns slēpes, bet tās vēl ir distanču slēpes, un tā kā sports bija saistīts. Zin kā, samērot bišķi tām veselības lietām, jo tās ar kā saka, reizēm signalizē brauc mierīgāk un netik ātri, vai ne? Viens man ir tad uzlabot savu vācu valodu zināšanas, ja? Jo ja šovasar, teiksim, ja tie, kas bija koristi, pamanīja, es biju kopā ar vācu kolēģi, kurš atbrauc, tas koris, pie kura mēs bijām Vācijā, kurš atbrauc uz Ziemassvētkiem pirms 10 gadiem, vai pat vairāk bija, vai ne, un tād, kori viņam vairs nav, viņš pensijā arī ir, bet
bet kā mūzikas skolotājs viņš bija šeit. Un tā kā tā vācu valoda, man pie viņa būtu jābrauc uz Berlīnu tagad, jā. Varbūt tu apvienot ar Berlīnas maratonu kaut kādu gabalu no tā noskiept. Es skatījos, tur ir maratons un 5 km. Nu, kāpēc nav kāda pusīt, vai ne? Un tam maratonam es tā kā baigi, jādomā, vai tur baigo varonību izrādīt, vai ne? Un pēc tam teikt, redz, viņš noskaidroja Berlīnas maratonu, un tagad tā, jā. Tagad tā. Jā. Tā kā man tie izaicinājumi tur pietiek, visādi mačiņi, vai ne, kur būtu jābūt. Saplānos, kas pašreiz jau ir brauc uz Otepi uz pasaules čempionātu biatlonā, redzēt mūsējos. Pirmo reizi viņš ir šeit bijis, vai ne. Tad es braucu, kur vienmēr nebija laika. Polijā ir pasaules čempionāts tāpā viegletkās. Es aizbraukšu turien ar savu draugu, redzēt klātienā visu to atmosfēru jau. Pašam kā vieglietam man tas tā, ir tāds nepiepildīts tāds mērķis, var teikt, jā. Bet tā ir tāda izklaide varbūt, bet pašam, nezinu, man te aicināja tautsdejas dejot, vai ne, vajadzētu, vai ne, būtu baigi forši, ja tu vācētu ģitāru spēlēt, vai ne, kaut kā tāds galvā domas. Jā. Kā jūs vispār nonācāt sporta jomā tad? Jūs teicāt, jūs tagad esat bijis vieglatlēts. Jā, sporta joma, kā lai saka, man bija draugs, kurš bija tāds sportists, un es atceros, bija viens čalis tur kaimiņos, tāds bišķi kā 3 gadu vecāks, un viņš tur baigi skrien, un mēs tur par to pagājumu daudzījāmies, un viņš vienmēr varēja visu izdarīt ātrāk, vai ne? Un tad varbūt arī skolotājs Ķipurs, ilgadējs sporta skolotājs šeit, kad šitā skola vispār nebija, ka bija tikai tā vecā, kas ir tagad nojaukt, tikai tā vieta vien bija, vai ne? Es zinu, kad, bija tā mačošanās šeit, un laikam pat cik par to pagalmu tur tā kā daudzījāmies, un es gluži nesēdēju tā pie datora vai pie kompa, vai ne, vai pie telefoniem, tad tā, kaut kā tā trenēšanās tur bija sanākusi, un bija rajona mačs Sālkrastos, vai ne, un es vienkārši tā, tāds čels, neko nedarot, es tur izcīnīju 3. vietu, vai ne, un tad tas bija un tad bija kaut kāds klikšķis, jā, tur 100 noskaidroja pa 12,4 atceros, jā, bez nekādiem treniņiem. Tas ir kā, varbūt nemaz tik slikti nebija. Un tad, tas draugs saka, devējiem trenēties, un tā es nokļuvu tajā vietlitkā, tagad, kur ir Skonto stadions, tur bija Dinamo stadions, vai ne, un kopā ar visiem tiem blakus trenējās tur, teiksim, Jānis Lūsis, vai ne, tādas slavenības un vēl. Un tā es nokļuvu tajā, un tā es tur esmu bijis, un tā to sportu. Ar kādiem sporta veidiem varbūt jūs pats vieglatlētīgi esmu savā dzīvē noskrējis visu no tā, kas ir mazākais manēžās 60 metri līdz maratonam, vai ne? Jā. Bet jums tikai vieglatlētika, sanāk jūs ar tikai vieglatlētika, pašreiz tā ir orientēšanās, jā. Orientēšanās. Cik ilgi jūs es domāju, ka no 87. gadu. Bet jūs arī veidot skolā orientēšanos, vai ne? Agrāk? Agrāk, ir bijuši savā veidā šeit, mēs taisījām, teiksim, pierīgas mačus, vai ne? Bet, varbūt tas, ko jūs izjūtāt, varbūt pirms 2 gadiem, tepat vecajā parkā, kur bija šī te mācība karte, vai ne? Kur tap šie mači saistībā ar Orientēšanās federāciju, tur nāca arī zavaid finansējums, un tur bija jāuztais kārtu un jānoorganizē, un tie mači tā kā tie tiek izveidot. Vajadzētu jau to neatstāt, kā saka, atvilknītē, un vajadzētu turpināt, vai ne? Jā, bet cik ilgi jūs jau veidojat šīs te orientēšanās trases un vispār trases, es pats 87. Šitā te bija tad, un te tāds izaicinājums bija, un kopā ar kluba biedriem, tādiem vecākiem gadagājumu cilvēkiem arī, un arī jaunākiem, tas tā kā izveidojies. Tā kā tagad arī es jau aizvakar rezervēju bookingā 3 dienas Daugavpilī, jo tur Tartaka ezers tāds ir tajā lokos pie Daugavas lokiem, tur būs 3 dienu kāpes mači, un tā kā plāns arī tur braukt. Un, tā kā, es tagad egoistiski domāju vairāk par sevi. Baigi jau prasās, kā gribētos kaut kādu skolnieku ielikt iekšā savā mašīnā. Es braucu viens, un ja brauc savu sievu līdzi, jāskriet, mēs abi skrienam, vai ne? Tad vēl 3 vietas aizmugurē brīvs, un iemest vēl kāds 3 jaunieši. Man bija prieks, kad šogad Baložos satikos ar jaunsargiem, kur ar jaunsargu instruktori bija atduši tur lielu bariņu, un tad arī viņi tur bija. Tā kā, kaut kā tā. Varbūt, ko jums sports ir iemācījis, piemēram, par disciplīnu un komandas darbu? Laikam jā. Es pieļauju, ka disciplīna noteikti būtu laikā turēt solījumus izdarīt. Ja ir bišķi grūti, tad tomēr,
pirmie sviedriņi, tas tikai tāds priekš smaida, ne priekš tā, lai teikt, man pietiek vai ne. Nu, pa komandu, teiksim, nu, vieglietka būtībā savā veidā ir individuālais sporta veids, jā, bet es esmu skrējis arī 4x100, 4x400 stafetes, vai ne? Un tur tev ir jājūt tie komandas biedri, tev ir laikā jādod stafetes kociņš, ja 100 tu maiņu veids katrs savā celiņā, tad 400, kad pēc pirmā etapā, nu, būtībā 3. posmā jāsaņem stafeti uz vienas līnijas, kur sanāk 8 komandas gan izreizēm kopā, tur jāatrod vieta, kā izcīnīties. Un, ja tu esi saņēmis to stafetes kociņu tajā brīdī kā pirmais vai kā otrais, tad viens mēģis vai noturēt pirmo vietu, vai arī tā, no otrā kļūt par pirmo. Jā. Tas jums aicina. Tev elpo mugurā, un to es atceros vēl no Lielupas stadiona, tur, kur tagad ir akvaparks. Tur bija stadions, kā teiz jaunības saucās, un tad tur ir daudz piedzīvojumu bijuši. Un varbūt kādas dzīves mācības jūs esat ieguvis no sporta? Vai jums ir kaut kas tāds? Nu, dzīves mācības laikam ir noteikti tad, kad ir grūti nepadoties. Jā. Jo tā grūtība jau, nu, teiksim, ja es skrēju 400 metrus, tā ir distance, kā sāc tā beidz, vai ne? Un ja to pirmo 100 noskrien nekas, noskrien otro nekas, noskrien trešo nekas, bet pēdējais 100 tas ir tāds, kur, nu tur ir... Cīņa ar sevi. Tur ir cīņa ar sevi, un var teikt tā, tur redz, ka tur ir baigi jāsako žobu, un tas jāizdara. Nu, tā kā varbūt tās ir tās lietas, kas reizēm kaut kur ir palīdzējuši. Nu tā, es gribēju teikt. Tad nepadoties, jā? Varbūt nepadoties, jā. Okay. Un kādu nozīmi jums tagad sports ieņem dzīvē? It īpaši pēc tagad jums ir vairāk brīvais laiks, vai ne? Jūs varbūt vairāk pievēršaties sporta aktivitātēm? Varbūt, tā kā gribētos teikt, kad vajadzētu varēt vairāk pievērsties, bet, ir dažādi iemesli, kāpēc es varbūt reizēm tā nesanāk, varbūt par kuriem es tādu baigi neafišēšu, vai ne? Slinkums. Slinkums varbūt, jā. Tas disciplīnas trūkums. Es nezinu, ir dažas lietiņas, kuras es teiktu, nedēļā reizes ej pie fizioterapeita, jo ir kaut kādas lietas, kas man sāp, vai ne, un no kurām netiek vaļā, un tās varbūt arī reizēm bremzē. Es domāju tā ir pensijā, es tā katru dienu tur tos 10, 12 km noskriešu. Nekā, tas gluži tā īsti nav, vai ne. Tā kā acīm redzot arī tas ķermenis un organisms un vēl kaut kādi augstāki spēki jau diktē, kāpēc tu vairs neesi šeit kā direktors, vai ne, un kāpēc tu kaut ko nedari. Bet, mērķi, teiksim, joprojām viņi ir. Es saku par to Berlīni, tad es skatījos, kā ir Stokholmas maratona kaut ko, jo esmu savā laikā finišējis Olimpiskos stadionos. Man tāds vienmēr, ka es kaut kur braucu, tā apmeklēt, teiksim, Olimpiskās būs, tur Romas stadionu, Berlīnas stadionu, Barcelonas stadionu, un šitos visus Oslo, Stokholmas, un tur visur ir būts. Bet viens ir tā, ka tu aizēji kā turists, bet otrs ir tas, ka tu vēl vari, kaut vai kā tautas klases skrējies, ieskriet un izbaudīt to auru, teiksim, vai to bohēmu, kas tur ir. Tā vispār ir forša sajūta, man liekas, vairāk saliedēties ar citu valsti, redzēt viņu no cita skatu punkta, ja jūs pats piedalāties tajā maratonā un jūs redzat viņu no pilnīgi citas skatu punkta nekā parastais turists. Un, tā ir forša iespēja, kā vienkārši iepazīt to valsti, man liekas, no citas puses, vai ne? Jā, tā kā nekur daudz par tiem pasaules maratoniem neesmu vandījies. Pirmais bija Hannoveras maratons, ka mēs tā parasti to veco Ikarusu, nevis šitie modernie, bet tādi, klasiskie tādi sēdeklīši, tagad ir ikdienas transporta līdzekļos, mēs tur kūlamies turien, un tas bija tāds īpašs piedzīvojums, vai ne? Tā kā, visi priekšā, viss vēl jādara. Jā, labi. Un varbūt, ko jūs ieteiktu citiem, kas vēlētos sākt nodarboties ar sportu? Es domāju, to noteikti darat, vai ne? Tas, ka no sākuma būs grūtāk, tad to saprast, ka tā ir jābūt, jā. Un es domāju, ka vairāk vai mazāk to sporta veidu ir daudz, bet nedomāju tā, ka es dzīvē pamēģināšu visus sporta veidus. Vajadzētu kaut kā
varbūt palikt pie 1 vai pie 2, ja tas Labi, ir bet tā savienojums. izklausās, ka jums ir bijis viss kaut kāds tur savienojums ar sporta veidiem. Slēpošana, Nu, tā jau vieglatlētika, nu, orientēšanās. Slēpošana skolotājiem ķipuram. Pateicoties, mēs esam slēpojuši. Nu, varbūt jūs neesat pamanījuši, mums lejā tajā ventkamerā stāv 30 pāri Fišer slēps, vai ne? Jā. Jo mēs esam slēpojuši arī šeit skolā, bet tagad, nu, apkārtēji apbūve un viss pārējais to bišķi ir ierobežojis. Un, protams, arī tas sniegs, nu, tagad slēposim un tā kā esam gatavi, viņu vairs nav. Vai, Jā, ne? jā, šļura viss. Tā kā, nē, tikai, var teikt, divas mūzes, teiksim, tā ir vieglietika un tas ir orientēšanās, jā, kur arī esmu, kā saka, gan Latvijā, kā vieglietika, es esmu bijis Latvijas čempions un arī orientēšanās, protams, savā vecuma grupā, jā. Tas laikam bija 60 gadniekos, es esmu arī vienā no distancēm Latvijas čempions. Nu, teiksim, individuāli. Stafetē esmu bijis vairāk kārtīgi, bet, nu, tas tā. Stafeti, es vienmēr abrīnoju tādus sportiskus cilvēkus, jo man arī ir kaimiņš, kurš katru rītu es redzu, kā viņš skrien. Es nezinu, cik daudz, bet viņš saka to, ka viņš 10 km ir tā, it kā nedēļā viņš vēlas noskriet vismaz 3 reizes, tā kā 10 km tā kā rīktīgi, bet viņš katru dienu iet skriet. Un viņš ir rīktīgi aktīvs, un es tiešām abrīnoju tādus cilvēkus, un man prieks, ka mums ir tāds cilvēks arī šeit. Jā, arī šorīt, šondaļ kāds rīts noskaits, šodien bija 2,5 km noskrēju. No mājām Meldriņa iela, Ledus hala atpakaļ, vai ne? Un pēc tam minūtes 15 man jāvingroja, man jāstiepjās, jābon visu atpakaļ, jā. Bišķi jāuzpumpējās, jāuztais presīt, lai biedriši neizveļās. Un, Forma jāuztur, vai ne? Jāuztur forma, bez tās nevar. Labi, un tad varbūt ir kāds iedvesmojošs citāts, ko jūs vēlētos atstāt mūsu klausītājiem par piemiņu, vai arī kaut kas tāds, kas ar jums asociējas, kas jums ir tāds citāts, ko jūs vēlētos pavēstīt? Citāti. Zinām, man jau kolēģi zina, ka es parasti kaut kādu grāmatiņu izvelku un kaut ko nolasu vienmēr, vai ne? Šī brīdī es baigi nebiju nogatavojies uz šito te. Es varbūt noskaitīšu vienu zejoli, es tagad nenojūkšu, man bišķi vajag atcerēties, tā čik, jā, Gunters Račs, vai ne? Un tas gan vairāk saistās ar Ziemassvētkiem un jauno gadu, bet tas tāds tā kā vēlējums arī izskan, vai ne? Un viņš viņu datējis savās zaļoja grāmatiņā, 365, viņam tāds vairāks ir, jā, 25. decembrī, jā. Gan vēlējums, gan vispārējais kopā, bet jebkurā gadījumā pirms tam es saku, darbojamies, jā, nestāvam uz vietas un ejam uz priekšu, un dzejols Gunteram Račam varētu skanēt šādi. Ceļš balts un vakars zilparēks, gurks sniegs vēl jauns zem kājām, tā ejot šķiet, ka visa pasaule ir pārnākusi mājās, un tagad pieklūst skaļie, un smaidi tiekam ziedots, bet tie, kas netic brīnumiem, jau tic, ka tiem tiks piedots. Ceļš balts un vakars zilpelēks, gurks sniegs un pieklūst glaimi, iet cilvēks pretīm cilvēkam un cer, ka iet uz laimi. Wow, tas ir iespējams dzejolīts. Vai jums viņš kaut kā ir sirdī tūs, kāpēc jūs viņu tā atceraties? Zin kā, bija tā, ka katru gadu, tā kā būtu kāds dzejolīts jāmās no galvas, pie eglītes skaitos, vai ne? Es viņu gan šogad nenoskaitīju, man ir citi ceļoļi, kā klasiku, to, kas bijis iepriekš, vai ne, bet, šito es pataupu, šitā būs pirmā reize, ka es viņu atskaņoju tā kā publiski, jā, galvā es viņu izmalu, vai ne, un viņš man iesēdās, nepazuda, vai ne. Man vēl joprojām tālus taurētājs ir galvā. Tā kā viņu vajadzēja mācīties, tālus taurētājs ir. Tas jau tāda bišķi patriotika kaut kādā tur ir. Jā, bet tie dzejolīši parasti, ko vajag iemācīties tā uz to brīdi, tīpaši, Ziemassvētku, katram ir jāskaita dzejolīts pie eglītes. Man liekas, tie ir tie dzejolīši, kuri paliek ar tevi ļoti ilgi, un tie ir tieši tie, kur ir vajadzīgi, tad, kad iemācīties tieši uz kaut kādu konkrētu momentu, man liekas. Un tad viņi kaut kā iesēžās dziļi sirdī, un viņi neaizmirstās. Man liekas. Vai jums ir citādāks domas? Nē, tieši tā. Te viņš bija, te viņš zuda, sidrabaltais mēnesiņš, tiekals poš no jauna, parādās pie debesīm. Jā. Kaut kā tā. Jā. Labi, tad mēs noteikti jūs satiksim skolas salidojumā. Jā, 24. Jā, 24. aprīlis, vai ne? Jā. Aprīlis.
Un mēs zinām, jūs esat laikam Trešais izlaidums. trešais izlaidums. Wow, tas ir iespējams. 76. gads, trešais izlaidums. Jā, varbūt jums būs arī kaut kādi draugi, ko jūs domājat satikt? Protams. Es aizvakar biju Spicē, man tā kā ziemas zabaciņas prasījās jaunas, vai ne? Es tā kā eju garām, un es jūtu kaut kāds čalis tā kā pazīstams, vai ne? Es tā kā viņam garām, viņš tā kā sveiki. Atceros, tagad ir, un tad mēs tur parunājam, un tad arī bija baigi patīkami satikties. Viņš saka, viņš saka, kad būs izlaidums? Es saku, 24. Tu kaut vai uzliksi šī mājas lapā, pirmais stāv uzreiz virsū, 24 virsū, tu nekur nevar pazust. Es saprotu, ka skolas kautīvs rītā tiekās un domā, ir jau daudz, kas laikam domāts, es zinu, jā. Es kaut kādas lietas arī zinu, kas varētu būt, bet tā kā, lai mums viss izdodās, jā. Jā. Ja kāds vēlēsies satikt mūsu brīnišķīgo skolas direktoru Jānu Lakskalnu, tad ir ļoti liela iespēja izdarīt 24. aprīlī. Un, paldies, klausītāji, ka tu mūs šodien noklausījies. Es ceru, ka bija foršs raidījums. Un, tiksimies nākamajā epizodē. Atā!